Ko es vēl dabūju? Es ņemu visu, kas ir no koka. Ja kādam ir kaut kas no koka, ko met ārā, laikam bērniem bijusi kaut kāda mantiņa, tie arī kaut ko var fēnu uztaisīt. Man tieši vēl viena maziņa ekspozīcija ir ar žurkām uz dzīvotājām būrī, kur noderēs, kur salikt viņiem visādas našķus. Maz groziņš foršs. Var uztaisīt pats. Es iegādājos šādu groziņu, par cik tad viņš maksā. Niekad 2,50. Mazais beņķītis, cik maksā 20 centus. Noslīpēsim, novecināsim un būs baikolas. Mums putīgs varžu kungs, un man viņam vajadzēja foršu albumiņu, priekšbiksēm. Cienotīgi kumpalās, bērnu kleitiņu maziņu un mīkstu albumiņu, kur jau ir podziņas, ko var izmantot, kur piedurknītis jau ir, kur ir nošūcis, un šī fēns tāds mīkstas tausts man ļoti patīk. Bet tā, kas vēl? Vēl es vakardien konstatēju, ka no sintētiska auduma, ko es nebiju pirms tam konstatējusi, var forši taisīt svārciņus ar uguni paspēlējoties, un tas ir vēl audumiņš arī. Varbūt taps kāda puķīta, varbūt kāda kleitiņa. Vēl es ļoti priecīgi nezinu, priekš kā man šķērs ir daudz, bet šķērs es arī Abahamā nopirku, jo viņas ir foršas asas audumam vajag. Noderēs nākotnē 2 šķērs vai 10 šķērs māksliniekam vienmēr ir svarīgi. Un pats foršākais pirkums, ko atradu meitiņa, kāda lāde. Forša lāde ar augšā taisnu jumtu, uz kā atkal varēs sēdēt kāds jauks radījums. Un var iekšā ielikt arī, un tikpat labi šo radījumu ar visu lādīt, var arī aizsūtīt jauniem īpašniekiem, un viņi būs priecīgi. Lūk, tā kā tādi ir man pirkumi, un šodien tikt priecīgas par to, un runājošā galva beidz runāt, lai visiem jauka dienā!